Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Viss sākās ar jautājumu, kā top karamels mājās. Vēlāk šī ziņkārība pārvērtās biznesa plānā, un tagad tā ir atvērtā karameļu darbnīca Jelgavā. Runā TV komanda vēr durvis karameļu pasaulē. Ilze Priživojta ir karameļu darbnīcas īpašniece, kura atzīst, ka tas ir ģimenes uzņēmums. Māsai Ingai radās ideja. Tagad Ilze to attīsta, bet savukārt viņu mamma ir lielākais palīgs. Radās ideja manai māsai, kas arī ir idejas autore. Viņa nav saistīta ar pārtiku, viņa nav pavārs. Vienkārši braucot mašīnā radās ideja, nevis radās ideja, bet radās jautājums, kādies taisa karameles. Un tad atbraucot mājās, protams, sēdās pie interneta resursiem un sāka meklēt un atrada, kad ir tādi karameļu staipītāji, kā mēs arī tagad sevi saucam. Un atrada, ka tuvākā šāda veida darbnīca ir Polijā. Un daudz nedomādama sēdās un brauc uz Poliju skatīties, kas tad tur tik īpašs ir, kāpēc mums Latvijā netaisa, kāpēc viņi taisa. Un aizbraukusi uz turieni, viņa vēl vairāk iedegās par to domu un bija sajūsmā par to, ko viņa redzēja. Un prasīja viņiem, es gribu pie jums mācīties, apmāciet mani. Bet bija tā, ka viņi teica, labi, mēs tev iemācīsim, bet par to ir jāsamaksā 20 000 eiro. Mums tādas naudas nebija, bet viņa neatkāpās un sāka eksperimentēt un domāt pati. Tagad es varu teikt, labi, ka mums tādas naudas nebija, jo, ja mēs toreiz būtu aizbraukuši un iemācījušies tur, tas nozīmē, ka mēs noteikti būtu uztaisījuši copy-paste, atveduši un domājuši, ka viss ir kārtībā, dzīvojuši priecīgi. Tagad es varu ar lepnumu teikt, ka nē, māsa šo receptūru izstrādāja pati. Viņa ilgi un dikti eksperimentēja, aptuveni 8 mēnešu garumā. Meklēja no ārzemju interneta resursiem kaut kādus vismaz receptes pamatus. Un tad beigās viņai sanāca pirmās karameles. Un mēs, sanāca šīs pirmās karameles. Un kad es personīgi aizbraucu toreiz, kad tas viss notika viens tāpēc mazā dzīvoklītī, jo mājās bija kaķis un suns un karameles nevarēja taisīt. Un tad, kad es aizbraucu pie viņas, toreiz šajā vienas tāpēc dzīvoklītī un redzēju, kā šis process notiek, es arī biju pati ļoti lielā sajūsmā un noticēju šai domai. Un arī pārveidoju visu savu karjeru un nācu talkā un nākamā dienā pie Maksimas tirdziņā es visiem cilvēkiem stāvēju un ar deksmi acīs stāstīju, jūs paskatāties, kas viņai ir sanācis, cik tas ir forši. Māsa, es pati. Arī iepakojumi, tie bija parasti maisiņi. Jo sākumā mēs tiešām tur nebija tāda kā liela biznesa ideja, kad sākt ar iepakojumu, sākt ar tipogrāfijām un viss. Mums bija galvenais uztaisīt šo te produktu, jo pieredzes mums nebija, kā ko darīt. Un kad izveidojam šo te produktu un sajūtām šo te cilvēku atsaucību un interesi, tad viss solītim pa solītim sāka veselīgi attīstīties soli pa solim, tad tika domāts par iepakojumiem, tad tika domāts par etiķetēm, tad tika domāts, kādā veidā mēs ar sevi varam iepazīstināt. Protams, neaizmirstot par to, kad patstāvīgi notika ļoti skrupulos darbs pie pašu karameļu garšu, pie karameļu izskata, bet tas viss soli pa solim nāca. Karamels noteikti nepārvērtīsies ne par ko citu. Karamels mūsu vērtība un noteikti nē, bet tas nenozīmē, ka mēs nepiedāvāsim mūsu klientiem vēl kādus īpašus saldumus. Kā piemēram, tagad mēs esam uzsākuši taisīt marshmallow, kas arī īstenībā ir tās sastāvdaļas ir tādas pašas kā karamelē, vienkārši viņš ir mīksts, pufīgs.
Un tagad tiek strādāts tieši atkal tiek degustēts, atkal tiek pētīts, skatīts un mēģināts sadzīvot, iedraudzēties ar šo te produktu, lai saprastu viņu, kas tad viņam visvairāk patīk. Kā notiek šis te viss karameļs? No cukura līdz karamelē. Tas process ir kāds? Cukurs līdz karamelē. Tas ir ļoti, ļoti interesants process. Pašlaik ir tā, ka ekskursanti atbrauc pie mums ciemos un klātienē skatās, kā karamels mēs veidojam. Nu, teikšu atklāti, nevienu sajūsmas, saucienu un liels acis, nevienu esmu redzējusi, kas vēl vairāk mūs motivē un liek turpināt darbu. Ir tā, ka sākumā tiek vārīts šis sīrups, kas ir ļoti, ļoti strikti pēc receptūras. Un tad no šīta sīrupa tiek staipītas, vilktas, liktas, staipītas, vilktas, liktas, lielas, tāds karameļu masā, šis te ornaments. Un viņš no sākuma ir liels. Pēc tam es saku, ko nu mēs tagad darīsim ar to lielo karameli aptuveni 5 kg lielumā. Un tad mēs vienmēr smējamies, tagad vilksim 50 metru garu viņu, un tā arī ir. Un tad šī lielā karameļa masas rullis, kur ir jau iestrādāti šie zīmējumi, tiek izvilkta gara, un tad tiek saskaldīta mazākās karamelītes, kādas var redzēt mūsu paciņā. Ilze atklāja, ka garša ir tā, kas padara katru karameli vēl īpašāku un gardāku. Īstās garšas tika degustētas. Ļoti, ļoti, ļoti daudz degustētas. Es jau smējos kā vindaris. Gāju pie katras partijas, garšoju un spļāvu ārā, jo cik tu viņu sapēdīsi. Un varu atklāt to, ka pat no karameļu izskata ir atkarīga šī te garša. Pat tad garša mainās. Tāpat mums bija primārais noteikts, ka karamelēs mēs neliksim nekādas sintētiskas garšas, bet Latvijā mums ir diezgan ierobežotas iespējas iegūt dabīgas garšas nelielos daudzumos. Un tad mēs riskējām un pirkām lielus daudzumus. Un galvenais pamatojums bija tas, lai viņas ir dabīgas. Un tās garšas lēnā garā arī atstrādājām, kur kādam saldumam, kādam skābumam, kādam kraukšķīgumam ir jābūt. Un tas tāds ļoti, ļoti ilgstošs darbs bija. Ne visas karameles var uztaisīt no sīrupiem, ne visas karameles var uztaisīt no sulām. Jo karameļa masa tiek vārīta ļoti augstā temperatūrā, un tas nozīmē, ka sīrups vai sula šajā temperatūrā var sadegt. Vai nu viņu arī jālej tik daudz, ka gala rezultātā būs putra. un karamelē ir lielākais ienaidnieks liels daudzums mitruma. Līdz ar to, vai nu, ja tas ir īpašs sīrups, kā priežu čiekuru sīrups, un kura garšu paspilgtina kadiķogas, tad priežu čiekuru sīrupu karameles mēs šeit pat Latvijā, priežu čiekuru sīrupu mēs šeit Latvijā pērkam un vāram tālāk karameles, bet ir produkti, piemēram, tas pats ingvers ar medu. Medus ir Latvijas, ingvers, protams, Latvijā mums nav, tas tā tad tiek iegādāts veikalos. Par pārējām ir garšām ļoti, ļoti skrupulozi skatāmies visus certifikātus un pārsvarā tie ir dabīgi aromāti. Ņemot vērā, ka karameļu taisīšana ir roku darbs, un mums pašlaik strādā 5 meistari. Tas nozīmē to, ja kaut vai viens meistars, kādu iemeslu dēļ izkrīt, no darba dienas aprites, tad uzreiz šis apjoms ļoti, ļoti samazinās. Bet ja mēs ieslēdzam visus savus spēkus un visi esam gatavi rīkoties, tad aptuveni 100–110 kg dienā mēs varam uztaisīt. No vienas garšas sanāk aptuveni, jāskatās, cik sarežģīts raksts ir iekšā, aptuveni 5–8 kg. Lai daudzveidot un padarītu vēl interesantāku karameļu klāstu, tiek veidot tajās raksti. Un īpašniece uzsver, ka nav nozīmes raksta sarežģītībai. Galvenais ir vēlme uzdrīkstēties un ļauties eksperimentiem.
Īstenībā ir tā, ka mums pašiem nekas nav jāizdomā, visu vienmēr pasaka klients priekšā. Pilnīgi vienmēr ir jāmāk tikai sadzirdēt klients. Ja klients saka, jūs varat uztaisīt, piemēram, kā vakar mums prasīja ritentiņu karamelē, mums divreiz nav jāprasa, mēs sakam, jā, pamēģina. Un tad puiši mēģina, un tad mēs skatāmies, kā vizuāli mums tas piestāv mūsu konceptam, un tad vai nu aiziet, vai nu atkal mainam kaut ko rakstā. Kādam ir jābūt karameļu staipītājam? Visdrīzāk, kā es saku, noteikti spēkam, un puiši paši saka pacietībai, es vēl saku loģiskai domāšanai. Jo uz plastelīna nekas netiek mēģināts, uzreiz tiek vārīts sīrups, liels apjoms, uzreiz sāk tiešām tas realizēts dzīvē, un tad ir tiešām jāstrādā loģiskai domāšanai, lai saprastu, kā tad tajā karamelē tad šo te konkrēto zīmēm, kas nu ir izdomāts uztaisīt. Ilze sarunas laikā sacīja, ka bieži vien klients ir tas, kas nosaka mūsu attīstību un nākotnes mērķus. Katrs klients, katrs mums draudzīgs klients, kas arī jūt mums līdzi, un tādu cilvēku ir ļoti, ļoti daudz, kas dzīvo un jūt kopā ar mums un priecājas kopā ar mums, un pārsvarā ir tas par garšām, vienmēr jādzird, vai klients saka, nē, pa skābu, nē, šiten vajadzētu varbūt to tieši garšās. Un nākamais, ko vienmēr var no klientiem sašpikot, tas ir iepakojums, vai viņš vispār redz. Vai vispār redz to mūsu, ko mēs jaunu esam uztaisījuši, vai vienkārši iet garām. tad mēs ar pētam un skatāmies un domājam, kas ir jāuzlabo. Es brīžiem jūtos kā Ziemassvētku vecītis, jo pēc tam ejot pa ielu, tie bērni, kas ir bijuši pie mums, skatās uz manīm tādām acīm. Tādām acīm. Tā tik tā karameļu tante, kur ar tām karamelēm. Ļoti, ļoti pozitīvi, un mūs ļoti iedvesmo tas, kad pa šo laiku mēs esam atvērušies no 4. marta. No 4. marta, ka nav neviens klients, kas ir aizgājis no mums bēdīgs. Nav tāda. Daudzveidība, mīlestība, dabīgums. Šie 3 vārdi viennozīmīgi raksturo karameļu darbnīcas ikdienas darbu. Vai ta nav daudzveidīgi? Vai ta nav mīlestība? Mīlestība viennozīmīga, tāpēc, ka no pašas pirmās dienas, no tās dienas, kad es toreiz iegāju pie māsas vienstabas dzīvoklītī un ieraudzīju to, es noticēju un iemīlēju. Tikai tādā veidā es varēju nākamā dienā stāvēt tirdziņā un ar aizrautību stāstīt par viņām. Tikai tādā veidā es arī tagad spēju ar klientiem strādāt un spēju pārdot karameles. Jo, ja es nemīlētu viņas, ja mēs visa ģimene un visi, kas mēs šeit strādājam, nemīlētu mūsu karameles, mēs noteikti tik straujiem soļiem nebūtu gājuši uz priekšu. Tāpēc pa mīlestības noteikti atbildēju. Daudzveidība ir acīm redzama, jo aptuveni 30 veidu karameles mums ir sortimentā. Un dabīgums, jā, dabīgums ir tas, kad pirmais koncepts bija tikai dabīgas izēvielas, un tas tā arī paliks. Kā citreiz mēģina varbūt apšaubīt to, ko es saku, tad es vienmēr saku tā, negribu es strādāt vienu dienu, negribu. Esot kādā izstādē, pienāk meitene un skatās ar izbrīdītām acīm uz karamelēm. Tās ir karameles? Man Ziemassvētkos tās uzdāvināja kopā ar tēju. Es iebēru tās krūzītē, pārlēju ar ūdeni, samaisīju un nopriecājos, ka cukurs nav jāliek klāt. Lai ir krāsains, salds, pozitīvs, garšīgs, pavasaris un vasara, lai visi vairāk smaida. Olga Jasuļaņeca, Oskars Aleksandrs Kromiņš, Kristofs Pēkals, Runā TV. Es domāju, ar mazdārziņiem ir jābeidz un jāsaka atpūsties pilnvērtīgāk kopā ar visiem domu biedriem un tā tālāk, bet vispār forši.
Nu, noteikti, lai iedvesmotos. Tas ir forši, tas ir kaut kas tāds, man liekas, ko katram savā tajā bucket listā vajadzētu ierakstīt. Tā, kas ir jāizdara obligāti dzīves laikā. Tas ir interesanti, tas ir forši, tas ir piedzīvojums, tu satiec savus draugus un braukā apkārt.